9 gadus atpakaļ man bija ārsta konstatēja onkoloģiju. Tā jau ir, kad tev paziņo, ka tev ir onkoloģija, tad turpat vai liekas, ka tev pasaulē ir gals. Nu tā ir. Briesmīgi, es saku, tas ir fiziskais un morālais tāds pārdzīvojums. Bet jātiek pāri. Tad sākās intensīva ārstēšanās. Nozīmēja gan ķīmijterapiju, gan staru terapiju. Kā rezultātā cieta liela daļa iekšējo orgānu, un to skaitā arī aknas. Tad es ārstiem nezinot, sāku lietot epsorīnu. Pirmajā reizē izdzēru 2 pudelītes, tas ir pa 15 pilieniem 2 reizes dienā izdzēru. Kad šo kursu biju beigusi, tad nodevu analīzes. Pirmais varbūt bija tas, kad, tā kā enerģija parādījās vairāk tāda, bet bija tāda pašsajūta tāda labāka. Bet tā, kad nodevu tās analīzes, tas bija tiešām prieks. Tas bija tiešām prieks. Kad es taču to epsorīnu, es tiešām sāku dzert, kad ārsti man izrakstīja gan tādas, es tur visādas dzēru. Bija tie uzlabojumi, bija. Bet, īsti labi jau nebija. Ceļgaliem man problēmas bija nozīmēta uz operāciju mainīt locītavas, bet par cik tas diezgan dārga procedūra ir vispār. Un arī pati operācija ar tā kā, man bija šausmīgi grūti. Es, kur redzēju trepes, gāju ar līkumu. Pa trepēm bija ļoti grūti uzkāpt un nokāpt. Sāku dzert to epsorīnu, bet redziet, vēl nesu uz operāciju aizgājusi. Ir jau reizēm, tā jau nav, ka nav, kad lietus maiņas, tad laika maiņa, lietus ir, tad jau, tā ir, kā ir. Aknu rādītāji man normalizējās, patiešām, ļoti labi bija. Un pašsajūta uzlabojās, pat enerģija parādījās. Tā kā es ļoti apmierināta. Un tagad es viņu, dzeru jau vairākus gadus. Kaut kur 2-3 reizes gadā noteikti to kursu. Un imunitāte paceļās, ļoti, ļoti labi. Priekš manīm tā ir zeltāda, vairāk es neko nevaru pateikt, bet tiešām. Bet īstenībā tas ir to vērts. Tas nav neizdomāts tās nekā, bet tas tā arī bija. Tas tā bija. Nē, vispār, es saku, izmaiņas jau pašsajūta taču daudz uzlabojās. Man taču bija gan ar aizkuņģi, gan ar visu, daudz ko bija problēmas tā. Gan spiediens tur lēkāja, bija gan paaugstināts vai, bet tagad tā kā es saku, palīdz Dievam. Tagad ir labi. Nē, redz, es izmēģināju arī, bet, labi, par cik viņš ir dabīgs produkts, viņš jau tad nekādu ļaunumu organismam neradītu. Kāpēc neizmēģināt? Bet ja tev vēl pie tam tādi rezultāti bija pēc tam, tās analīzes, tas taču bija, tiešām. Tagad eju pilnīgi priecājos par to, ka, eju droši uz analīzēm, vismaz kaut kā tā agrāk, uzreiz, laikam, pēc tā visa, bija tā, ka tu eji un gaidi, kā tur būs. Bet, pagaidām, paldies Dievam, viss labi.